vēl nav izdevies un arī neizdosies pilnīgi izvairīties no mīlas, kamēr vien pastāvēs skaistums un būs acis, kas to skata. Kad pienāca dienas vidus, viņu acis vēl jau vairāk kļuva mīlas gūsteknis. Loja, skatīdama Dafnidu kailu, ieraudzīja, cik viņš daļš, un nevarēdama atrast viņā ne mazākā trūkuma vai kusa aiz mīlas. Kādreiz, mīļā meitene, viņa bija tikpat daļa jaunava kā tu, un mežā ganīja daudz govju. Viņa bija arī liela dziedātāja, un govis labprāt klausījās viņas dziesmās. Mani bērni, Erots ir dievs, jauns, skaists un spārnots, tāpēc viņš priecājas par jaunību, dzenas pēc skaistuma un spārnot dvēseles, bet viņa spēks ir varenāks nekā pašam Zevam. Viņiem tā domājot, bija visai dabiski, ka sapņos rādījās mīlas prieki, skūpstu un apskāvienu, un ko nebija darījuši dienā, to viņi darīja sapnī. Dafnis lūdza Hloju viņam dāvāt visu, ko viņš vēloties, un lai tā kaila ar viņu arī kailu guļot zemē ilgāk nekā abi paraduši. Dafnits nespēja apvaldīt prieku, būdams vienkārši lauku zēns, gan iemīlējies un jauns. To dzirdot, Dafnis vai prātu zaudēja. Viņš apsēdās un sāka raudāt, sacīdams, ka nomiršot, ja Hloja vairs nenākšot ganos. Jo skūps bija vērtīgāks pat par zelta ābolu. To sacījis, Dafnits ielika ābolu Hlojai klēpī. Kad viņš bija pienācis pavisam tuvu, Hloja viņu noskūpstīja, tā ka viņam nevajadzēja nožēlot, ka bija uzdrošinājies tik augstu kāpt, jo skūps bija vērtīgāks pat par zelta ābolu. Dafnits darīja tā.